93. gada laika. Tad pūš. När så det är inga stora brister på båten. 1,25. 1,25 så. Det funkar. Det funkar vet. Man frågar nu hur man stänger av den. Šitā noslēpuma vieta. Drusku kārtas iekšā, drusku kaut kas. Šeit ir visu vecās sistēmas un strādājošas. Tālāk tas GPS. Nu, tas baigi arhaistisks viss. Nu, tad radio pārbaudīts strādā. Mūzika arī strādā, tā atrodās tur. Där har du speaker på utsidan också. Iekšā tums un ārā tums ir. Nu, kontrola panelis, kā jau kontrola panelis, ir viss ok. Ja. No šīs puses, bet no otras puses. Te viņi ir mārķēti. Te apsūbējums nav tik traks, viņš apsūbējums viss lejas daļā pārstrāja. Televizors ir. Tas ir tāda, nu, patiešām nebūtiska lieta. GPS ekipējuma ziņā, elektronu ziņā ir diezgan vecs. Tas devējs, vēja rādītāji putni sēdējuši virsū vēja rādītājiem visam, tas tur īsti nestrādā. Ielīdīsim iekšā. Paskatīsimies. Te ūdens bija tecējis. Tas, kas nāk no tās šļaukas aizmugurē, tā šļauka nav ritīgi virsū. Izskatās, ka varbūt pat augšāk ar to malu laiši. Vispirms vajadzēja bišķi pasīkolēt silikonē. Nu, te, ka lika cik klāt tas te autopilots, tad ir izmantots parastās skrūves. Un arī tas bleķis ir ok. Tas ir normāls bleķis. Bet, nu, pielikt ir savilcēji. Uz laivas ir ļoti daudz tādas vietas, kur var redzēt, kad vecais ir pats taisījis. Pats tas ir normāli, bet ka viņš ir ķēpinājis. Pasās pēc apdares, te tāda apdara nav vairāk, kādreiz ir bijusi apdara logam. Trauc, arī šeit nav tā te uzlika. Kaīti komfortabli, tādā ziņā viss ir ļoti labi. Tāds nebūtisks lietas, kā kaut kāds tur mikroviņu krāsnes, labi, tas tur viss ir sīkli. Iekšā pīpēts nenormāli. Plasmas ir palikuši dzelteni, sienas arī diezgan dzeltenas. Nu, viņas ir dzeltenas, teiksim, nevar tā, ka to noignorēt. Nu, viņas ir dzeltenas. Salonā it kā izteikti smakas nav. Kurīts te ir visur. To te ir pīpāts. Nu, pīpāts ir visur. Rokas pumpīts iekšā un ārā, aizlaist visu projām. Trubs izskatās, kad ir vecā truba. Ievadi un izvadi visi ir tādi aprūsējuši un ļoti šaubīgi. Izskatās, ka pat oriģināls ir trubām skapīši un tādi fīgi. Skapīšiem dīvainā kārtā visi tie kloķīši strādā diezgan labi. Šitais ir sačakarāts, uz iekšu viņam nevajadzētu taisīt. Tad baigi interesanti tendence ķepināties galvā. Redz, viņš viss ir nopļupināts, viņš viss ir kaut kur ķepinizēts, kaut kas paši darīts. Sasprāgāja šilimotori no saules un iedarbības. Viņi visi ir šitādi te, kas netek aizmugurē. Tas izskatās ok. Jā, te šita netek. Pat lipīgs, pretīgs. Tā kā pie veca vīru virtuvē, kurš, cik redzi atļauj, tik noslauk. Te ir tecējis, te tek, jā. Te tek arī tagad lietas līst, un te ir silikonēts. Katastrofa. Redz, kā ir ķepināts. Te ir balts, kaut kāds šitais vannas istabas silikons, un šeit arī, redz, silikonēts ir. Viss, un tad jau arī noteikti tek. Nu jā, rekur arī tek, redz, tur tek. Rekur pat pila veidojās. Tais lodziņš mums daudz labāks. Viņš ilgstoši bija kādā vienā veidā, pret vienas puses apstākļi ilgstoši bijuši, un šitais loks ir daudz labāks. Nu, tad beidzot līdz priekšai tikts. Te silikons maucās ārā pa visām malām. Ūdens, standards. Tas netek. Aha! No šejienes tek augšā. Tātad zem tā augšā tur ir viņčas,
bloki. Jāpaslās, kas tur par problēmu ir. Rēkuris atškarēts, redz? Rēkuri viņš tiek iekšā, redz? Šitais te, tas ir tas, kas... Man ir ļoti žēl, ka es nevaru paņemt mitrumu mērītāju, jo līst lietas. Jo, ja viņš tur tek iekšā, nu, tur ir apakšā inspekcijas kabata, jā, nu, tur it kā ir, bet tur augšā ir jābūt arī balzai. Ja viņi tur kaut kur ir bijusi, tad tas būtu diezgan tāds, var būt sapūs. Nezinu jau, cik ilgi viņš tur ir tāds bijis. Bijuši vadāti līdzi, tas jāņem vērā, jo suņi ir suņi. Spalvas un visādi brīnumi. Suņi, teiksim, nav saskrāpējuši tās apakšas, jā. Nu, ko es uzreiz iedomājos, ka suņi, jā, tad uzreiz saskrāpēja kaut kādu ritīgi sačakarē visu, bet suņi nav tik daudz sačakarējuši. Dīvāni pastaipīti, jā, un, nu, tādi pasēdēti bišķiņi, bet nav tik traki, jā, diezgan labi. Viņus smuki izpucēt, un šitā neredzēt, ka ir gulēts daudz. Te ir šitā galvenā guļas vieta bijusi. Nu, te viņš ir švakāk, bet to visu var iztīrīt smuki. Tur, es teiktu tā. Tad vienīgais tas cīgu paliekas. Nu, tad dzelteniem brīnumi. Ir osmoze. Ķīgas krūvis ir sarūsējušas. Viņas ir sarūsējušas pamatīgi. Tas nav vizuāls. Vizuāla problēma, tā ir reāla problēma. Te šaiba pagājusi uz leju, izskatās izspiedusies. Un es te godīgi pateikšu, negribētu aiztikt. Bet jārdās ārā. Kaut pilīt vēl ir. Mikroplaisas arī ir. Bet viņam nāk augšā šitais te virsū tas panels. Tas plaisas varētu būt arī tajā panelī, bet nu kaut kāda kustība ir bijusi. Laiva ir bijusi sista. Netiek apakšā klāt, nevar redzēt, jo laiva stāv ūdenī. Viņš tā kā atzina ar, viņš teica, ka jā, bet to iepriekšējais īpašnieks uzdauzījies kaut kur, bet inspekcija ir bijusi, un viņa atzīta, ka viss ir kārtībā. Un viņš teica, ka papīra nav, nu, inspekcijas dokumentācija, kas tur ir skatīts, kas nav atzinums, kā saka, ka viņi droši tanku trubas un tā. Ja tie ir tiešām iekšējie tanki un viņi ir tieši savienot, tad es visur nevaru tik diemžēl klāt, bet viņi savienot, tad tas ir, nu, tad varētu vēl dzīvot. Elektrības ir savilkt, un viņi visi ir apsūpējuši. Elektrosistēma būs jātaisa. Nu, tas vienā brīdī kaut kas beigs strādāt. Ap caurumiem, kur ir mikroplaisas, nu, diezgan izsumās. Tam ir ģelkiņas. Tas izskatās. Un arī kaut kāds skrūvs puskrūvēts tādus. Viņam vienmēr ir bijusi siltums iekšā vasara vai ziema. Viņš no krasta ņem elektrību, un viņš sildās tādā veidā. Līdz ar to, nu, tās sēni un kaut kāds spēlējums, to es nevaru tā īsti saredzēt. Nu, kaut kā daži pleķīši, tādi punktiņi ir, bet tas nav, nu, nav nekas, tas normāli. Arī rūs. Tas jau ir kramā, tas ir labs. Tad ir bišķi tecējis kaut kur. To trubu ievadu tur iekšā, bet, nu, tas nav nekas bijis briesmīgs. Nu, pasties. Nu, tāda sīvēna baigē. Zāģēts putekļi palikuši iekšā, vēl tūmiņi ir iebliest, ok? Kas tas tāds ir? Ir, tev jau var pateikt, apmēram, ko ir gatavojis. Nu, jā. Nu, tīrīts, nu. Tā, iespītināšu labi. Es visu vienos ēdienos un... Nu, šitā pēc kapteiņa galdiņa neapietās. Binoklis, viss, kas nāk līdzi. Izkārtums ir ļoti labs. Dēļ tā, ka šeit ir vannas sistēma aizmugurē ļoti liela vieta, kur glabāt mantas. Un tas ir ritīgi forši. Tas ir daudz labāk nekā ir tās citas modifikācijas. Šitien ir santehniķis kaut ko darījis. Dubultā klēme ir. Šitais ir viss tās labi. Griesti, kas man ar griestiem izskatās. Griesti ir ok. Viņiem tāda vieglā versija, tā esīts tā laiva salīdzinoši viegla, viņam nav koka griest. Viņam ir tas platels. Un tad ir tā, kad, ja būtu koks, būtu smukāk un tā tālāk, bet šīs atkal ir vieglāk. Paskatīsimies ārā. Viņš pārsvarā brauc ar motoru, noskaidroju. Te viss ir smuki piesiets, salikts savās vietās.
Viņšām ir vajadzīgs servis, bet strādā labi. Viņas, kā no labas viņšas. Ļoti labi strādā. Un arī ļoti labi strādā. Izskatās ok. Šitām virvēm arī var dzīvot. Izskatās, ka nav tik traks. Vismaz tās daļa, kas ir atrodās iekšā kokpitā. Zaļais iemeties virvē. Viņu 2 gadus nav aktīvi izmantot. Tas pa vadu tādās dīvains iet. Tādam te nevajag būt. Tas no saules paneļa iet. Un virve arī ievējās pret vadu. Lai kas tas arī būtu, tas nav iedīgi. Maisās viņu visām, tas vats maisās visām virvēm pa kājām. Un viņš aiziet iekšā pa taisno. Nu jā, tur solāro paneļa tā lādēšanas vieta ir. Tas kontrolas moduls. Nu jā, viņš redz pastiesa saspiesti vadi. Un tā viņš aiziet tur iekšā lejā, viss tiem kontrolas moduļiem. Un motors nāk līdzi, bet ar īsā kāja viļņos nederēs. Merkurijas labs motors, tas piecinieks. Tas ir, ja tu citur izmantos, viņu būs laimīgs. Ģeneratoru viņš nedod līdzi. Viņam ir rezerves stūri, tā tur liekās iekšā. Tur ir tas manuālais bilžu pulks pārbaudījām. Iekšā ūdens nav, izskatās, ka strādā. Kurām ir, redz, tas koku galds kāds ir. Tāds ir, kāds ir, viss te ir. Te var spriest pats. Viss tāds netīs un nesmuks. Komps un cepuri virsū, tas vismaz ir pasargāts. Šitā. Nu labi. Skrūvs ir ārā, augšā. Iluminatori nav sasist, nav. Viņiem metās iekšā spēlējums. Viņi laiki diezgan pavājina. Bet te ir. Un viņi ļoti grūti dabūt ir ārā. Un ja tu viņu mazgās īpaši, viņš varētu arī izšķīst un sarīt. Bet tagad kopā viņš turās labi. Viņam visbiežākais atplīst šitienost. Bet viss ļoti labi turās. Tas iespējams ir pāršūts, jo tik labi diez vai būs oriģināls. Saglabājies. Bet kapela laba. Zini kā, neskatoties to, ka viņai ir iekšā tā sēnīt bišķiņa, vai pelējums. Tas punktiņieks, bet viņa diezgan laba. Jā, ir kaut kad viņa, kaut kas darīts viņa. Tieks izskatās diezgan labi. Jā, tieks izskatās diezgan labi. Tās koka daļas atjaunot ir ļoti viegli. Salīdzinoši viegli. Tas pats attiecās arī uz grīdu. Tur viss ir forši var sataisīt. Ļoti smuki izskatīties. Tā motoram stundas es kaut ko biju piefiksēju. Tā jau viss strādāja. Stress, tie ir gliemeži. Ne gliemeži, bet zirnekļi. Zaļais iemeties virvē. Viņu 2 gadus nav aktīvi izmantot. Tā piezīmējot, ja vienā video laiž, motoram man nepatīk, viņš ir nopuņķojies. Eļļas piešās garām pa vairākām vietām. Kārbais čups ir nolausts. Eļļas līmenis kārbā ir pa zemu. Uz pašu minimumu, bet tas nav normāli. Eļļa ir veca. Nezinu, kad mainīt. Viņš teica, ka viņš ir mainījis impelleri jau pirms 2 gadiem un teica, ka ap to laiku viņš arī būtu mainījis to eļļu, bet viņi izstās ļoti dzēsēšanas šķidrums tecēja. Tas arī nav baigi labi. Silikonēts. Interesē šīs savienojums. Tas izskatās ok. Mēs šitajā pusē vēlnsās. Mēs kaut ko redzam? Redzam. Tās. Tur ir brūs uz viņām. Plaisas ir? Plaisas nav. Skatoties pēc to, kā izskatās citas laivas,
Nu, kad ir sarūsējis un visādā, kad ir skrūvēts vaļā bijis, tad, nu, nav jau tik traki, jā, nu, pilnīgi katastrofa nav. Dušiņā aizmugurē. Tā ķīļskrūvs ir pilnīgi zauzes. Tur ir, tur ir nopietni. Tā ir nopietni, ļoti nopietni problēma. Un tas varētu būt saistīts arī ar to, ka viņi tika sadauzīti. Jo iespējams, ka no ķīļa apakšas spiežās ūdens iekšā. Teikt, bet nu šī, nu, kas tā pa skrūpas, ties, par ko mēs runājam, tas vispār te nav skrūvs. Un ķīles, te nav uzgriežņi vispār, tas ir uzgriezts, ko tu skaties tagad. Nu kā? Es tev izstāstīšu, ko tas nozīmē, ja? Tas nozīmē to, ka tev ir reāli jāved uz darbnīcu, jāpaceļ augšā, jānoņem ķīlis, un jāpārliecinās, kas tur ir. Ja iespējams, tev nāksies ķīlī skrūvēt jaunas skrūvis iekšā un laist iekšā jaunus un no jaunu taisīt to visu salaidu un vietu. Dealbreakers varbūt. Un nedrīkst aizmirst, kad viņam vēl ir osmoze. Un osmoze ir sātana perkeli. Cik daudz viņi to mēs nezinām, bet viņi ilgstoši stāvējas visu laiku ūdenī. Tad, nu, es pieļauju, ka tā osmoze būs tur diezgan. Ja, det funkar, ja. Den manuell, du har den handtag på någonstans, ja. En Hjalmar? Ja. En gammal olje. 2030 timmar är på meter. Ja. Det är kāda laika pagājis. Bišķi ūdens apakšā ir. Šitā krāneļi. Krānels ir apsūbējis ūdens ieņemšanas. Pats minimumiņš. Rājās riņķī. Nolausts. Vienkārši nolausts. Augšā pūš gar galvu. Te ir. Tā tad izvads ir aprūsējis. Ūdens. Dzēs. Jā, tak. Kur mums tak? Impeller tak. Reku apakšā tak. Domā tagad? Tāpēc dīzelīši kā jau. Good vibration. Skaņa kā uz korpusu nodot, kad gumies neizvēlas, korpusu nodot uz ricelu. Tā ir viņš bišķi pasēl.